Sveikas, drosmīgās dvēseles! Šodien praktiskajai psiholoģijai man ir jums 5 ieteikumi, kā justies pārliecināti vienalga, kas tev ir mugurā. Tātad numur 1 būtu maini savas domas par cilvēku viedokļi. Vienmēr atceries, ka cilvēku viedokļi ir vienmēr mainīgi. Tie mainās atkarībā no viņu noskaņojuma, dzīves līmeņa tajā brīdī, kā viņi redz paši sevi un no konteksta. Tātad galvenais punkts ir cilvēku viedokļi ir tik nepastāvīgi. Pat teiktu, tiem nav nozīmes, vismaz šajā aspektā. Un vispār nav smūgs vai neglīts apģērbs. Tas ir tikai mūsu vērtējums, ko mēs pievienojam savā prātā. Tāpēc gaume ir 100% subjektīva. Piemēram, ja visi ir pidžamās un izbauda to, tad tas ir jautri un ok. Bet ja tikai tu ierodies birojā pidžamā, citi to tik labi neuztvers. Vai ja visi izskatās šādi vai šādi, tas ir ok. Bet ja tikai tu, tad tas var piesaistīt daudz uzmanības un nevienmēr to labāko. Otrais ieteikums ir aizmirsti, ka skaistums prasa upurus. Tie ir tikai cilvēku izdomātie noteikumi un uzskati, kas prasa upurus, ar mērķi to, ka skaistums nav tomēr pilnīgi visiem tā viegli sasniedzams un ka skaistums vizuālais ir kaut kas tāds īpašāks, jo redz prasa sāpes un piepūli. Vienmēr izvēlies ne tikai skaistas drēbes apģērbu, bet arī to, kas ir tiešām ērts un veselīgs. Es, piemēram, ja man kaut kas neder un sagādā lielu diskomfortu ķermenim, tad es to vienkārši atdodu citiem, kam darētu labāk. Trešais ieteikums būtu tad, kad tu nevari izvēlēties, kas tev būs mugurā. Piemēram, sanāca izliet dzērienu uz apģērbu un vecmāmiņa iedeva kaut kādas nevisai pievilcīgas drēbītes, ja? Vai arī tu izgāji no mājām, lai dotos uz pasākumu un saprati, ka tomēr tās apģērbs, kas veikalā mērot tajās 30 sekundēs vai cik tur likās baigi ērts, tomēr kaut kur bež vai grauž, tad atceries, ka tas ir tikai uz īsu laiku. Cilvēkiem vienmēr sanāk daudz labāk tikt galā emocionāli ar lietām, kurām ir zināms, kad viņas beigsies. Un cik vien iespējams var arī koncentrējies uz to, ko tu dari. Izbaudi mirkli, sarunājies ar cilvēkiem un fokusējies uz viņiem tā, ka tu pat aizmirsti par apģērbu. Ceturtais ieteikums būtu izmantot ķermeņa valodu. Uz pārliecinātiem cilvēkiem un modeļiem vienmēr viss izskatās, vismaz šķiet, ka izskatās labāk. Tu arī domās vienkārši iztēloties, ka tu esi skaista modele vai arī pievilcīgs modelis. Un, kad vien vari, tu vari arī izdarīt nelielus uzlabojumus, kā piemēram uzlikt kādu šallīti vai jociņu, lai izceltu savu vidokli un tam līdzīgi. Un tad mēs esam gatavi doties uz pēdējo ieteikumu. Piektais. Vienmēr atbrīvojies no fiziskajiem diskomfortiem, bet ja tas nav iespējams, tad izmanto psiholoģisku triku, kad tu nevis kā instinkti mums saka atgrūst šīs sāpes, diskomforts sajūtu, bet mēģini to tā kā pieņemt un koncentrēties dziļāk ķermenī iekšā.